Šodien laika prognoze. Dienā pārsvarā būs mākoņains laiks bez nokrišņiem. Rokenrols, vējš, beach partijas un fonteins nav vienīgās lietas, kas baudāmas Liepājā. Jau labu laiku liepājniekiem ir savs cirks. Pagaidām gan klauniem un akrobātiem nav savas apaļās arēnas, tāpēc Diena TV ar cirkus bez temata māksliniekiem tikās Jūrmalas parkā pie Strūklakas apļu. Kad mīmi, klauni un triku meistari sāk savu brīvdabas izrādi, tūmā sarodas arvien vairāk skatītāju, ģimenes ar bērniem. Izrāde ir visai traģikomiska. Tas ir mūsdienām tik aktuāls stāsts par jaunu meiteni un pavecāku kungu ar biezu maku un sarkanu degunu, kurus pastaigā pieķer viņas sieva, kas niknumā spļauj uguni. Priekšnesuma laikā, žonglējot, minoties ar vienriteni vai mētājot asus nažus, Liepājas cirka mākslinieki demonstrē abrīnojamu prasmi. Cirka līdere, Solvita Sabīne Estere Sudmale, ir mācījusies Kijevas cirka skolā, kā arī dažādu Eiropas cirku meistarklasēs. Viņa stāsta, ka cirks Liepājā bijis jau pagājušā gadsimta sākumā, un tagad trupa cenšas to atjaunot. Solvitē ir nodibināti kontakti ar dažādu Eiropas valstu cirka skolu studentiem, kas ir gatavi braukt uz Liepāju pastrādāt. Uz jautājumu, vai Liepājas cirkā kādreiz būs manām arī tīģeri un ziloņi, Solvita atbild, ka reiz bijis neveiksmīgs eksperiments, paņemot savā komandā mazu āzi. Viņš dzīvoja Solvitas dzīvoklī. Kad jaunajam māksliniekam drīz vien sākās pubertāte, radās dažādas problēmas, un Solvita saprata, ka dzīvniekus cirkā viņa nav gatava iesaistīt. Visu jūliju nedēļas nogalēs tepat Liepājas Jūrmalas parkā notiks dažādi izklaides pasākumi, kuros klātienē varēs baudīt arī cirkus bez temata Tingeli Tangeli. Harijs Dāboliņš, Jānis Palkavnieks, Diena TV no Liepājas.